Latvijā ir nodegušas 3 mājas dēļ saules paneļiem. Tu gribi viņu demontēt, kas notiek? Saimnieks dusmīgs. Teiksim, mēģināt viņus sadalcīt. Un izskien pirmais čals uzreiz jumta ar āmuru. Un sāk. Apdrošinātiem divreiz nav interesanti to prasīt. Jā. Katrā mājā, katrā dzīvoklī ir jābūt dūmu detektoram. Neizdarīja. Neizdarīja? Nopietni. Precedenti Rīgā jau, kad elektroauto tomēr aizdegās, esat gatavi viņus nodzēt. Sveiciet visiem labiem cilvēkiem un sauli visiem. Šodien mēs esam ugunsdzēsēju depo, tas saucās, ja? Jā. Un mēs esam pie viena no svarīgākajiem čaļiem, Jā. kurš ir atbildīgais pa visiem ugunsdzēsējiem, lai būtu kārtīgi. Jā, nu Agnes zina, ko dara. Viņam pat laikam vecāki riedoši vārdu tā, lai zina, kas ir uguns, ja? Laikam gan. Mēs te pagājušajā reizē pētījām par to, ko darīt ar saules paneļiem un apdrošināšanu. Tad mēs sapratām, ka neviens īsti nezina, ko darīt ar saules paneļiem un ugunsdrošību. Vai tev ir kaut kāda ideja un priekšraksts vai algoritms, ko darīt ugunsdrošībā ar saules paneļiem? Jā, šis ir ļoti interesants jautājums, jo arī dienests pats šo ļoti intensīvi vēl pēta. Protams, ir dažādi iespējas, bet mums ir ļoti jāsaprot tas, ka katrs ugunsgrēks ir savādāks, kas nozīmē, ka tu nevari uzrakstīt vienu metodiku, kas derēs visam. Tad tādas tā kā vadlīnijas būtu, pēc kā vajadzētu vadīties, bet šeit jāsaprot, ka tos galīgos lēmumus jau jāpieņem katram glābšanas darba vadītājam notikuma vietā, jo jūs paši saprotat, ka saules paneļu uzstādīšanas ir dažādas. Cits ievēro normatīvus, cits varbūt netik daudz. Tāpat arī jaudas atšķirās, tie pašas dažādi slēdži, ar ko mums ir iespēja kaut ko atslēgt. Bet jā, pašlaik ir tā, ka dienests šo ļoti intensīvi nodarbojās un izstrādā savu iekšējo regulējumu, lai būtu arī glābšanas darbam vadītājiem tādas konkrētas vadlīnijas, kā tad rīkoties. Un mums Latvijā šobrīd kaut kāds 20,000 mājasēmniecības ar saules paneļiem. Pāri, bet tas ir pēdējos 2 gados, bet tu pēc statistikas jūti, ka sāk degt vairāk ar paneļiem mājas, ja nav tāda pīķa kaut kāda? Nē, ja mēs skatāmies tādu kā pīķi, kas tieši saistīta ar saules bateriju vai saules paneļu degšanu, mēs neesam novērojuši. Mēs esam vairāk novērojuši, kad mums ir grūtības no dzēšanas viedokļa. Tajās ēkās, kur ir uzstādīts. Uz jumta nevar ūdeni uzliet? Pirmkārt, jā, ūdeni nevar uzliet. Tāpat arī nepieciešams piekļūt jumta konstrukcijai, maisa saules panelis. Viņš ir virsū. Jā, tu gribi viņu demontēt, kas notiek? Saimnieks dusmīgs. Jo tie ir viņam zaudējumi. Sāk rēķināt. Jo tiešām ir bijuši arī gadījumi, kur aizdegusies māja, deg mājai jumts, apakšā bēniņi deg, un uz jumta uzstādīt šie saules paneļi, un saimnieks jautā, kungi, vai jūs varētu tā saudzīgi, lai es pēc tam varētu šo uzstādīt. Jau pat tur atslēgu noskrivē nost, es zinu, kā tur atslēgu, esi uzmanīgs. Bet tāpēc mēs arī esam pie tevis, jo patiesībā mums atnāca informācija par to, ka Latvijā ir nodegušas 3 mājas dēļ saules paneļiem. Tas ir tas, ko mums cilvēki... Būtībā 3 mājas ir degušas, uz kurām ir saules paneļi. Tas bija iemesls? Nē, tieši iemesls bija saules paneļi. Tas ir tas, ko mums ir kāds pačukstējis, bet pie tā mēs arī paliekam. Jautājums ir vairāk par to, ka mums vēl ienāca informācija no cilvēka, kuram tiešām dega māja. Un šie saules paneļi bija uz jumta, un ugunsdzēsējiem nebija šī priekšraksta, kā tad īsti rīkoties. Un šie ugunsdzēsēji gaidīja, kamēr tomēr beidzās tā uguns, vai tā māja vispār nodeg, vai tas bija šķūns, vai kas, tas varbūt nebūtu tik svarīgi. Un tikai tad jūs ķērāt, nevis jūs, bet ugunsdzēsēji ķērās klāt, dienas ķērās klāt tam. Un tāpēc arī radās šis jautājums, vai ugunsdzēsību dienests ir gatavs tam, kad tomēr 30,000 vai 20,000 mājas jau ir uzstādīts ar šiem saules paneļiem, un vai ir kaut kādas ieteikumi un secība vispār, kas... Prevencijai. Jā, nevis, ka sāk jau degt, bet pirms tam. Ko man darīt pirms tam? Jāsaprot, ka jebkurā ugunsgrēkā ugunsdzēsēji, nav šie elektriķi, kas var atslēgt, un tāpēc arī skatoties dažādus normatīvos aktus, ir, ugunsdzēsēji atbraucot uz notikumu vietu, viņi prasa no objekta atbildīgām personām šo informāciju. Atbildīgā persona, kas? Īpašnieks. Ja mēs runājam par dzīvojamām mājām, tā ir īpašnieks. Ja mēs runājam par objektu, viņiem ir speciāli norīkota atbildīgā persona. Jā, par privātmājām. Tad privātmājām principā šeit būtu ļoti svarīgi saprast īpašnieka, vai viņam pastāv iespēja atslēgt vai nē. Jo pretējā gadījumā, ja objektam nav iespēja atslēgt elektroapgādi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izmanto sadales tīklu pakalpojumus.
kas nozīmē, ka viņi jau noslēdz, teiksim, lielāku apvidu. Visu to pagastu ciemu. Bet pagad, skaties, ja mēs tagad, tas ir tas tā secība, ko tu saki, kā viņi diezgan loģiski, bet, manuprāt, īsti neiet kopā. Skaties, ja tu atslēdz ārā elektrību, izslēdz ārā, tad, invertors nedarbojās, tur it kā iekšējais tīkls nestrādā, bet ja spīd saule, tas saules panelis tik un tā tajos vados, tie, kas nāk uz invertoru, ir līdzstrāve, un tur ir tāds normāls metrāmais aparāts. Tad no tā, ka jūs atslēdzat, īsti baigi. Algoritmus atslēgt ir pie vecās kārtības, kad nebija saules paneļi. Viņš strādāja. Jā, tieši tā. Tagad mums ir 2 jauni potenciāli bīstams lietas. Baterijas, ja kāds ir ielicis paneļi. Nu, sāksim, teiksim, bez baterijām vienkārši ar saules paneļiem. Tad šī gadījumā, protams, ir jāsaprot, ka mēs jau atslēgt varam, bet tajā līnijā no saules paneļa līdz invertoram paliek iekšā šī elektrība. Šeit ir ļoti būtiski, teiksim, būtu manā uzturē un arī no glābšanas darba vadītāja saprast vispār, kādas, teiksim, jaudas šie saules paneļi ir uzstādīti. Šī gadījumā jau ir, teiksim, dažādas, teiksim, tās iespējas. Pirmkārt, ir jautājums, vai var piekļūt uz jumta, vai nevar piekļūt šī gadījumā. Ja, teiksim, deg bēniņu telpa, kur tev nav nepieciešams uz jumta piekļūt, tev pastāv iespēja pirmkārt mēģināt viņus apsekt, lai radīt ēnu. Jā, radīt ēnu. Okay, labi. Tas ir viens iespēja. Protams, skatoties arī dažādas citas, teiksim, metodoloģijas, ir, teiksim, iespēja, ko arī min, ka, teiksim, mēģināt viņus sadaudzīt. Ja? Bet šī gadījumā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas to tā kā nevar, jo ir pirmkārt saules paneļi ļoti atšķirās. Slēgumi kā mēs ar Paulu sazāģējām saules paneļi. Un viņš tik un tā strādāja. No tā, ka tu viņu sastīs, baigi nekas nemanīsies. Jā, nu šī gadījumā vienīgais jūs sazāģējāt vienu stūrīt. Tur vajadzēja tad katru mēģināt. Tev sadauz arī nezinu, ko tu sadauz. Bet tu virskārt sadauz apakš šancē tālāk. Tagad izsauc ugunsdzēsējus, tev kaut kāda sūta, kaut kāda dūma nāk, un izskien pirmais čals uzreiz uz jumta ar āmuru. Un saka, tāpēc šis būtu labs. Tu sabaidīji visu saules paneļu īpašnieku. Tāpēc šī gadījumā, primāri jau kas ir tiek skatīts jautājums, vai ir iespēja nodrošināt to, lai viņš neražo, mēģināt šo apēnojumu veidot dumsu. Ja mēs runājam par pašu saules paneļu degšanu, tad, protams, jāsaprot, ja mums ir degšana saules paneļu, mēs nevarēsim neko virsū uzlikt. Viņi deg paši vispār? Viņi var degt plasmas apakšā, tas pats arī, teiksim, zem viņa jumta konstrukcija. Kaut kas tur deg. Ja mēs paskatāmies, teiksim, starptautisko, ko arī pašlaik Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas kopā ar sadarbības partneriem pēta, jo pastoties, teiksim, šo starptautisko pieredzi arī, teiksim, un dažādas šīs laboratorijas, tad ir norādīts, ka, teiksim, saules paneļiem ir atļauta arī ugunsgrēka dzēšana, ja viņiem ir atslēgts invektors, bet ir palikusi iekšā strāva, teiksim, no inventora līdz pašam panelim, bet tur jau ir atkarīgs noteikts šīs izsmidzinātas trūkla, pārtraukta strūkla, kas nozīmē, ka tu nevis atver vaļā. Bet tā kā spaiņiem met. Jā, tā kā ar spaiņiem met, un noteikti attāluma atkarībā no šiem voltiem, kas var būt. Putām kaut kādām vai ko tur. Tas ir viena iespēja, un otrs, kas teikt arī pulveru ugunsdzēšamie aparāti. Okay. Jā, pulveru ugunsdzēšamie aparāti. Tos var pūst uz elektrības līdz 1000 voltiem. Bet labi, tad patreizajā brīdī pēc šī visu, ko tu stāsti, jums kaut kāda sajēga un skaidrība ir, kas jau ir labi. Tad jūs pētat, uzzināt, kas notiek pasaulē un kāda ir pieredze, kas ar man tā liekas ir gaužām labi. Dzīvē kā tad ir reāli? Dzīvē reāli ir tā, ka pirmais slēdzam nost tik, cik ir iespējams atslēgt. Okay. Un tad jau konkrēti šis glābšanas darba vadītājs, kas ir notikuma vietā, viņš arī izvērtē, kā var darīt, kā var rīkoties. Jo viņš ir tā galvenā amatpersona, kas ir notikuma vietā, un viņš izvērtē, jo viņš redz, teiksim, notikuma vietas apjomus, notikuma vietas bīstamības, dažādas riskas, kas ir blakām un vēl. Bet, teiksim, protams, man būtu jāpapēta šis jautājums, ko jūs minējāt, kad ir bijis gadījums, kad, teiksim, nav dzēsuši un ļāvuši mājai, teiksim, noteikti, jo es arī pirms ciemos apskatījos, es neatradu tādu notikumu, Pēc šī visa tevis sacītā visdrošāk ir šos saules paneļus tomēr novietot uz zemes, ārpus, teiksim, sētā, un tajā brīdī problēmas vispār nav. Tu izslēdz ārā un viss, un dzēs, ja vajag dzēs māju, un viss. Tad paneļi pagalmā vai ir drošāk nekā uz jumta? Jā, viennozīmīgi.
Tas ir viennozīmīgi. Cilvēki nedomāja, ka likt malā ir labāk. Viņi domāja, ka uz jumta ir labāk, jo tā kā vieta. Tuvāk saulē. Jā, ne vieta. Tuvāk saulē. Par metru. Cik procenti tuvāk? 0,000. Nu, ka tā zeme bišķi met, varbūt arī tālāk. Tagad ir jautājums nākamais, ko mēs pagājušajā raidījumā arī izspriedām ar apdrošinātājiem. Tieši stāsts bija par pretestības mērījumi tīklā. Cik daudz no jūsu pieredzes ir šī vaina dēļ tā, ka tīklā nav izmērīta pretestība, jā, un vispārējais. Kā tas ir izstāsts? Principā, ja mēs skatāmies, tad, protams, mēs kā dienas vienmēr runājam par šiem iespējamiem ugunsgrēku iemesliem. Tad, jā, elektroapgāde tas ir otrs tāds būtiskākais, jā, no kā arī izceļās, jo pirmais ir tā neuzmanīga rīcība ar atklātu uguni. Tad nāk mums elektroapgāde. Šī gadījumā elektroapgādē tā galvenās problēmas, ko mēs redzam, tas ir tas, ka iedzīvotājs, teiksim, rada pats savā tīklā pārslodzi bieži vien. Tas, ka, teiksim, vadi tiek nekvalitatīvi dažādi veidi, savienoti. Tas ir, teiksim, tās galvenās problēmas. Ja būtu, teiksim, šiem dzīvokļiem vai daudzdzīvokļu mājām veikti šie elektroinstalācijas mērījumi, tie paši elektroinstalācijas mērījumi ar termokamerām, tu jau saulaicīgi spēj to konstatēt, kurā vietā tev rodas šī pārslodze, kurā vietā tev vadi uzkarst, un tev pastāv iespējamība jau, teiksim, saulaicīgi nomainīt. Tas ir skaidrs, bet tad kāpēc jūs neprasat to no šiem te konkrēti, piemēram, izveidot kaut kādu dienestu, ne jau viņus sodīt, bet tieši pretēji preventīvi izvērtēt? Tātad, vecīt, tev mājās mēs esam paskatījušies, uztaisījuši jums pārbaudu, un tev ir tas. Piemēram, tādā Hruščovkā, piemēram, cilvēks taisa remontu. Ja? Es uzburšu ainu. Viņš ir uztaisījis remontu, viņš pat ir izdarījis labu. Viņš, piemēram, visā savā dzīvoklī nomainījis instalācijas vadus. Bet beigās, ja viņš tikko un tā pieslēdzās pie tā vecā sūda alumīnija kabeļa ar savu kaparnieku kopā, veidojās korozija, un beigās tas viss tik un tā izdegās. Un tad ir jautājums, viņš it kā izdarījis labi, bet tālāk, jo tas viss tik un tā nestrādāja. Jo instalācija kā tāda vecās mājas, kur mēs pagājušajā vienā no raidījumiem runājām par to, cik vecas ir šīs mājas, es pat neatceros. 80. gada viss bija vidējais. Jā, 80% Latvijas dzīvokļu fonda ir vecāki par 80. gadu. Jā, vecāki par mani. Un tas nozīmē to, ka šī instalācija iekšā ir tikpat veca lielākajai daļai. Un ja tu ieej kaut kādās, nezinu, tā paša purčika vai pļavinieku trepu telpās, tu paskaties tajos skapjos, tur ir jauni internetu vadi savilkti, par ko neiet runa. Bet tajā pašā laikā mēs runājam par elektrību, tur ir viss baigā. Tur ir viduslaika. Jā. Un tad ir jautājums, kāpēc tieši jūsu pārstāvētā organizācija neprasa tādā gadījumā apsaimniekotāji. Klausies, tev ir uzdevums izdarīt. Bet viņš jau nav atšķirībā no policijas, viņš nav prevencijas dienas. Policija ir vārds prevencija. Kāpēc? Nē, īstenībā jau kā, to jau prasa. Jo ir tādi, jūs prasat? Ir tādi ministra kabineta noteikumi 238, kas ir ugunsdrošības noteikumi. Okay. Un tur ir noteikts, ka ir objektos gan ne tikai juridiskām personām, bet arī fiziskām personām, kas ir daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka vai viendzīvokļu objekts, ir jābūt nodrošinātai reizi 10 gados ar elektroinstalācijas mērījumiem. Labi, cik es redzēju tos mērījumus? Nav redzēts, tas ir tas, ko es saku. Te jau arī ir nākošais tas stāsts, kad ir jāsaprot tā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta kapacitāte, šo inspektoru. Jā, bet kuram būtu tā šī kaut kāda dienesta, kurš to varētu vienkārši pārbaudīt? Ne, ugunsdzēsēm. Ugunsdzēsēji, kad iet uz objektu, viņi ir pārbaudīt. Un tad, kad, teiksim, taisa šīs izlases kārtas, kur arī ugunsdzēsēji ir gājuši uz daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām, un baudījuši, tad tā ir viena no lielākām problēmām. Bet tā kapacitāte, lai pārbaudītu visas ēkas, dienas to nevar izdarīt, jo dienestam ir, teiksim, ierobežots resurss, cilvēku skaits, un dienestam ir, teiksim, prioritāri arī šie objekti, kas ir daudz bīstamāki. Māk dzēst uguni, vai viņam vajag staigāt ar mājām un lūrēt siltus vadus. To var darīt kaut kāds mazāk izglītot cilvēks. Manā uzskatā, teiksim, viena no iespējām varētu būt, ka, teiksim, ja mēs runājam tieši par šo privāto sektoru, ka tieši apdrošinātājs pirms slēdz. Jā, bet kāpēc es saku, ka varētu? Jo, piemēram, ja mēs paskatāmies starptautisko pieredzi, tad, teiksim, citās valstīs, teiksim, pat ugunsdzēsēju dienestā inspektori ir, teiksim, uz visu dienas 4-5, kas nodarbojas tikai ar normatīvu aktu izstrādāšanu, kas neiet uz objektiem, nebauda. Kas būtu arī pareizi. Jo tad apdrošinātājs, tātad, ja tu vēlies apdrošināties, teiksim, nav tev elektroinstalācijas mērījuma, nav tev signalizācija, nav tev dūmvadu tīrīšana, to maksāsi gadā 400 eiro, ir tev tas, tev būs gadā 50. Jā, bet rēķini šajā gadījumā pie Latvijas apstākļiem tam apdrošinātiem divreiz nav interesanti to prasīt. Pirmkārt, ja viņš būs tas, kurš paprasīs klients aizies duraks pie cita apdrošinātāja, kurš nepar, tas būs pirmā
pastulbību. Un otrā apdrošinātājiem labāk neprasīšu, viņš nopērk apdrošināšanu. Jā, tas samaksā naudu. Un tā kā aizdeva, viņš saka, pēc tev nebija tas. Viņš divreiz vinnēja, baigi viņam vajag tev to papīru. Jā, bet tas ir dīvaini, bet tas ir teiksim, no valstiskā mērogā. No konkurences tas ir. Jā, jāsaka tā, ka es arī esmu runājis ar apdrošinātāju, viņi arī norāda, ka tas tirgus Latvijā ir diezgan mazs, lai tad visiem vienlaicīgi, jo tad būs tā, ka viens prasa, tad iet pie nākošā. Bet es arī, teiksim, savā pieredzē neesmu ļoti dzirdējis, ka daudz būtu tādi, kuriem būtu atteikts vai ļoti samazināts dēļ tā, ka arī tas nav izdarīts. Jā, bet tev vienmēr ir iespēja pie lielām hauzām nofutbolēt. Bet skaties, ja visi sadevās rokās un izdarīja to, ka katrā mājā, katrā dzīvoklī ir jābūt dūmu detektoram. Neizdarīja. Neizdarīja? Nopietni? Es nopirku. Man tā liekas, visi pirka. Nu, kā beidzās? Es varu teikt tā, ka, ja mēs skatāmies, teiksim, piemēram, šogad bojā gājušo skaitu, ja, tad, teiksim, 75 bojā gājušie, ja, tad šajos dzīvokļos un privāti mājās, kur ir šie bojā gājušie, nav neviens bojā gājušais, kur būtu uzstādīts dūmu detektors pie nosacījuma, ka tas dūmu detektors ir darba kārtībā. Jā, ir bijuši gadījumi, ka ir uzstādīts dūmu detektors, bet teikt detektoram viņam ir noņemts nost uz plauktu, vai kā arī bija vienā gadījumā, kur dūmu detektoram uzliekts virsū sarkans. Tas bija iepirkuma maisiņš, sarkanā krāsā. Sarkans prezīdžs. Nē, prezervatīvs nebija, bet bija veikala maisiņš. Bet, jā, arī, ja mēs paskatāmies vēl joprojām, teiksim, ugunsdzēsēji, ka brauc uz notikumiem, mēs, teiksim, tā cenšamies arī pārbaudīt šo informāciju. Ir tas dūmu detektors vai automātiskā ugunsgrēka atklāšanas trauku signalizācijas sistēmas vai nav, tad apskatoties pēdējā laika ugunsgrēku, tie ir 75%, kur nav vēl uzstādīti šie dūmi. Dievs, man kaut kā likās. Jā, nē. Jo sākumā bija tāds neliels bums, tā kā, teiksim, cilvēki saņēmās un daudzi lika. Un tā kā pausīm nedabūja atslābi. Jā. Un tā kā parasti, jā. Un jāsaka arī, tas bija obligātā prasība stājās spēkā noteikumos 2020. gada 1. janvārs. 3 gadi jau riņķi. Jā, 3 gadi. Kas nozīmē, ka daudziem baterija beidzās. Kam baterija beidzās? Kā tu zini, ka viņa beidzās? Jā. Viņa pīkst beidzās. Beigusies baterija jau nepīkst. Nē, viņš pirms tam sāk pīkst. Tā kā viņam vēl ir. Man vēl nepīkst. Man ir bijis, es vienreiz pa nakti pierāvos augšā, es nevarēju saprast, kas notiekās. Viņš ir izdomājis pa nakti, viņam beidzās baterija, viņš man sāk brīdināt. Ak, Dievs, cik skaļi. Bet tu zini, ka strādā. Bet zini, ka strādā, jā, tas man tā liekas baigi labi, bet tas nozīmē to, ka dūmu detektors strādā, tad bojā gājušo nav, kur ir. To māju, tu cilvēku izglābi. To ir stāsts. Lai viņi deg kā pārāk logai prom. Nu jā, par to jau ir tas stāsts, ka principā tā dūmu detektora, tā galvenā loma jau ir nevis saglabāt to materiālās vēstures, bet izglābt cilvēka. Un tā kā Covid maska nevis tev palīdz, bet tu neaplipini citus. Apmēram. Jautājums ir par elektroautomašīnu. Tātad mēs izrunājām it kā par šiem saules paneļiem, pa visu, tik tālu visi baigi forši. Kā ir ar elektroautomašīnu? Teiksim, ir skaidrība, ja tas elektroautomašīna aizdegās, ir bijuši pāris precedenti Rīgā jau, kad elektroautomašīna tomēr aizdegās. Jūs esat gatavi viņus aizvākt no ceļa prom, esat gatavi viņus nodzēst, esat gatavi nodrošināt šo perimetru kaut kādu, lai viņš neiesiet pa gaisu un neaizdegās vēl kaut kas. Kā ir ar šito? Jā, ja mēs runājam par elektroautomobīļu dzēšanu, tad, teiksim, globāli, principā tas sākuma ļoti neatšķirās no parasta transporta līdzekļu dzēšanas. Super. Izņēmums ir tajā brīdī, ja mums ir problēmas ar baterijām. Tas, kas nozīmē, ka ir vai nu ugunsgrēks sācies tieši dēļ bateriju, teiksim, izlādes, eksplozijas vai vēl. Vai, piemēram, grūtākie tie varianti ir tajā brīdī, ja ir ceļu satiksmes negadījums, kā rezultātā šī baterija deformēta bijusi. Okay. Nu, un tad sākās arī mūsu dienestiem problēmas, jo dzēšot mēs saprotam, ka ūdens pārklājas ar visiem šīm ķimikāliem, kas ir baterijās, un šīs ūdens ir kā lava, kura tek uz priekšu vai no kalniņa uz leju, kā rezultātā tas ugunsgrēks var izplatīties. Tāpēc, tad lejot virsū, viņš deg tālāk. Jā. Spēl prom. Nu, labi, no. Kā rezultātā vienīgā, teiksim, tās iespējas primārā ir, kad glābšanas darba vadītājs ierodoties notikuma vietā, viņš konstatē, kādā stāvoklī ir iespējams šī mašīna, uzsāk šo dzēšanu. Ja ir, teiksim, jau aizdomas pār to, ka ir bojāti šie akumulatori un var būt, ka dzēšanas laikā šis ugunsgrēks tieši izplatīsies, tad jau mēģina ietekmēt tā, lai tas ugunsgrēks neizplatās blakus. Piemēram, ja tā ir autostāvvieta, blakus automašīnu dzēšanu vēl. Nu, un tad jau konkrēti skatās pēc katram konkrētas situācijas, jo, kā es teicu, tāda viena metodika, tur nevar izdomāt, jo citreiz būs tā, ka tie baterijas ir bojātas, ka notiek neliela noplūde, kā rezultātā varbūt tu varēsi apdzēst, bet tev nav liela peļķa, bet varbūt arī situācijas, kā ir arī bijuši, un arī YouTube vietnē var atrast video arī šeit no Latvijas, kur dzēs automašīnu
automašīna jau notiek, teiksim, šī noplūde, pēc tam ūdens tek, tā ķīmiskā viela, jā, un tas viss deg, tad jā, tur konkrēti skatās katru gadījumu un izvērtē. Bet tas galvenais jautājums tieši elektroautomobili ir, kas ir noticis ar baterijām. Vai viņas ir deformējušās? Dodam joslas, bezmaksas stāvvietas, tur ir vēl kāds labums, ko tur noteikti paši elektroauto lietotājs zina. Kaimiņu skaudība. Arī tam visam jāklāt. Bet nav padomāts par to, ka ugunsdzēsējiem jāieliek papildus iekšā šajā skaistajā mašīnā viens liels brezenta, liels ugunsdrošs pārklājs. Tas nozīmē to, ka kaut kādā brīdī tomēr pa vidu kaut kas ir bijis kaut kāds pazudis tulkojumā, tas, ka šis nav vajadzīgs. Pareizi? Tā, ko tu saki, tā nē, iespējams, ka tā, bet ir jāsaprot, ka arī, teiksim, dienestā ir, teiksim, speciāli, teiksim, personas, kas seko līdzi šīm inovācijām, un arī par šo pašlaik tiek runāts, ka būtu nepieciešams, bet dienestam finansējums ir tik, cik viņi ir. Protams, arī tagad izstrādājot šos jaunos, teiksim, iepirkumus, arī tiek diskutēts par to, ka jau tehniskajā specifikās autocisternām likt iekšā šos ugunsdrošos pārsegus, lai varētu izmantot tieši ne tikai elektroautomobīļu dzēšanai, arī teiksim, šo transporta līdzekļu dzēšanai, bet, kā jau es minēju, šis viss ir teiksim, tā inovācijas jauninājums, kad teiksim, tas dienas mēs tā kā cenšamies. Es dēļ nepārrodos, nesaku, ka jūs esat slikti vai kaut ko nedarat, bet elektroauto es nevarētu saukt par inovācijas sen jau. Elektroauto jau kā būtība. Jau no 14. gada tirgoja ar atlaidēm. Tas nozīmē to, ka no 14. gada līdz 24. gadam nevis valsts ugunsdzēsības dienas, bet valsts nav vienkārši padomājuši par šādu veidu noteikumiem, jo es neticu, piemēram, ka Eiropā tā nav. Kas tur ko domāt? Cik mašīnas var, kas ir notiek? Vai tik maz, ka nav jēgas par tā kā, Nē, varbūt, jā, bet, tā kā filmā Cīņu klubs. Ja tā savārijas notiek pietiekami reti, nav jēga novērst šo problēmu. Jā, tieši tā. Var tā tiesu vinnēt un mirs. Dārgāk ir mainīt to, uzlabot mašīnu. Vēl laikam palika pēdējais jautājums. Tagad sāk cilvēki likt arī tās mājās, tās baterijas, kur lādēt ar saules paneli sev, jo valsts pateica, ka nedos vairāk pēc jaunā gada. Viņi sāk pirkt mājās. Parādās tad vēl viens uguns bīstamības objekts. Kā ar to, kā tu iesaki, kā ugunsdzēsējs, Vai man skriet ārā tām baterijām no mājas, ka es jūtu, ka bēniņos deg vai atstāt, kur ir? Vai likt viņus vispār ārpus mājas? Kādi ir tavi ieteikumi? Šis ir, manuprāt, tas pats sarežģītākais gadījums, kad ir šīs baterijas, tieši saules paneļu plus baterijas. Tas ir tieši no dzēšanas viedokļa visgrūtākais. Protams, būtu jāsaprot, ka svarīgi būtu šis bateriju izvietojums. Ja mēs dienests, protams, labāk vēlētos, lai tas neatrodas ēkās iekšā, kur varētu pastāvēt arī iespēja kaut kāda, teiksim, šīs bateriju atvienošana. Okay. Ja, teiksim, arī skatoties, teiksim, to starptautisko pieredzi, kad tur, kur nāk baterijas, pirms baterijām liekas atvienošanas slēdžus, lai to varētu atvienot, tad šī gadījumā, ja tāds ir atvienots, tad tas samazina jau, teiksim, šo bīstamību. Tāpatām arī būtu tāds vēlams, lai šī telpa ir ventilējama, jo no bateriju uzlādes izdalās dažādi šie bīstamie tvaiki, kas var radīt šo saucamos tehnometrisko koncentrācijas, kas sprādzienu var radīt. Ja? Tāpēc, tas galvenākais būtu, teiksim, lai ir slēdzis, kā var atvienot, un atsevišķā, teiksim, ugunsdzēsēji jau, protams, gribētu atsevišķā ugunsdroši atdalītā, teiksim, telpā, jo mūsdienās šie materiāli arī, teiksim, ir šie paši reģipšu veidīgie, ja, kas ir šie ugunsdrošie reģipši, tad uztaisīt tādu kasti vai telpu, kur tad uzglabā, lai, teiksim, tad mazinātu to iespējamību arī, ja tur izceļās, vai, teiksim, ja citur izcēlēs, lai vismaz tur tā vieta paliek. Tad īsāk sakot, prom no mājas. Tas būtu un veidinām. Tas ir pats galvenais. Šīs gaišās nots mēs varētu beigt. Salu visiem. Un atcerieties, ko mēs teicām, un atcerieties, ko teica ugunsdzēsējs. Ilgāk dzīvosiet.